Labvakar! Par jaunāko sportā šajā sestdienā. Šveicē vēl turpinās pasaules čempionāts hokejā. Šodien pirmais pusfināls jau aizvadīts un Šveice pārliecinoši uzvarēja Norvēģiju 6-0. Šveice nepārprotam favorīti šajā duelī. Sākums gan visai spraigs, šveicieši uzbruka vairāk, taču bīstamāks izdevības pat norvēģiem. Un tomēr perioda izskaņā Bečī ar izcilu metienu panāca 1-0. Metienos jau arī tobrīd pārsvars Šveicei. Otrajā periodā Malgins un 2-0. Šveiciešu pārsvars sāk izpausties jau arvien vairāk. 3-1 arī 3-0 panākums Jēgeram, un tad arī 4-0 viss jau faktiski skaidrs. Šveicē jābūt 5. reizi finālā un turklāt 3. pēc kārtas. Un beigās vēl 2 vārtu mainiekiem pārliecinoši uzvara 6-0. Vēl šovakar 21. otrs pusfināls Kanāda pret Somiju. Jā, un šodien mājupa no Šveices atgriezās lielākā daļa mūsu hokeistu un treneru, un lidostā ar viņiem tikās Normunds Melders. Ar avioreisu no Cīrihas uz Rīgu atlidoja ne visi izlases dalībnieki, jo daļa komandas atgriezās savā mītnes zemē. Tādējādi no šīs dienas delegācijas lielāko līdzjūtēju vērību izpelnījās Edvards Stralmaks. Ieradies uz pasaules čempionātu pa taisno no Amerikas, uzbrucējs 3 spēlēs guva 6 rezultatīvitātes punktus. Godīgi sakot, ļoti pozitīvi šo turnīru vērtēju. Jā, mēs zaudējām pretiniekam, kuram tā negribētos zaudēt, bet tajā pašā laikā 6. vieta pasaulē, ļoti daudz jaunu spēlētāju, kuri atbrauc sevi pierādīt, un es domāju, ka mums ir ļoti spoža nākotne. Sezona ir galā, un beidzot hokejisti varēs atslēgties no hokeja, sadziedēt mikrotraumas un vienkārši atpūsties. Pirmais ir vienkārši kārtīgi izgulēties, atpūsties bez stresa situācijā, būt mājās, paēst mājas ēdienu un vienkārši izbaudīt Latviju. Piebildīsim, ka 6. vieta pasaules čempionātā Latvijas hokejistiem ir otrs labākais rezultāts aiz bronzas medaļām 2023. gadā. Turklāt tas sasniegts ar 7 debitantiem sastāvā, tāpēc par spīti sāpīgam zaudējumam ceturtdaļfinālā nav par ko gausties un žēloties. Jā, bet French Open tenisā šogad pavisam neparasts turnīrs. Vīriešiem būs jauns čempions, jau vēl vakarā zaudēja ar Novaks Džokovičs 5 setos brazīlietiem Joao Fonsekam. Džokovičs uzvarēja pirmajos 2 setos, bet nākamajos 3 pārāks 19-gadīgais Fonseka, kaut izšķirīgā seta sākumā bija breiks un 3-1 Džokovičs labā. Beigās 6-4, 6-4, 3-6, 5-7, 5-7, te 5 stundu mačā. Un Kaspars Rūts parādīja raksturu un 5 stundu cīņā pēc zaudētiem pirmiem 2 setiem un atspēlētām 2 mačbumbām uzvarēja Tomiju Polu. Jau 4. uzvara 3 setos itālietim Flavio Cobolli, šoreiz pret amerikāni Leniņu Ķienu. Cobolli jau 8. daļfinālā un viņi var pieskaitīt favorītiem. Šodien sievietēm 3. kārtā Naomi Osaka uzvarēja Ivu Joviču 7-6, 6-7, 6-4. Ostravā elite pludmales volejbola turnīrā 4. daļfinālā šodien gan mūsējās zaudēja Graudiņa ar Samuelovu 0-2 pret kanādietēm. Tā ir Hjūmana Paradesa un Wilkinson. Un Latvijas vīriešu volejbola izlase šodien aizvadīja Siguldā pārbaudas spēli pret spēcīgo Somiju, kas turklāt ļoti labā sastāvā ieradusies Latvijā. Uzvar Somiem, bet 3-2 un par spēli Normunds Melders. Treneru Uģa Krastiņa nedaudz atjauninātā Latvijas izlase pirmajos 2 setos nespēja konkurēt ar viesiem. Somi bija pārāk sēriju agresivitātei, uzbrukuma jaudā un blokā, tāpēc latviešiem nācās samierināties ar attiecīgi 16 un 15 gūtajiem punktiem. Taču 3. setā uzreiz vadību ieguva Museja un spēja pabeigt to 25-17 savā labā. 4. setā ilgu laiku Latvijas izlase bija iedzinējos, tomēr tad izdevās spēli izlīdzināt un galotni izcīnīt uzvaru ar 25-23, pa setiem panākot neizšķirt 2-2. 5. setā jau tā sākumā viss ritēja pēc Somu scenārija, un Latvijas volejbolistiem pretzāles neatradās. Zaudēts sets ar 7-15, bet visa spēle ar 2-3. Varbūt vienkārši viņi nedaudz kaut kur vairāk uzturēja agresīvāk, vai mēs arī kaut kur nepacietīgi nospēlējām, gribējām kaut kur skriet pa galvu, pa kaklu, bet kopumā darījām jau visu to pašu, vienkārši neaizgāja. Jau nākamnedēļ Latvijas izlase Rīgā uzņems Eiropas līgas turnīra posmu, kad ciemos ieradīsies Rumānijas un Kosovas volejbolisti. Bauskā mūsu trasē šīs nedēļas nogalē Eiropas čempionāta 2. posms autokrosā un arī 10 mūsu dalībnieku startautiskās klasēs, bet tur galvenās cīņas rīt. Bet Kurzemes rallijs jau ir beidzies šodien, pārliecinoši tajā uzvarēja Mārtiņš Sasks, kas brauc kopā ar savu māsu Aneti, un par ralliju Normunds Melders. Kurzemes rallijā ar 5 valstu rallistu līdzdalību
Pilots Mārtiņš Sesks ierastā stūrmaņa Renāra Franča vietā startēja ar savu māsu Aneti Sesku Rāviņu, taču tas nekādi netraucēja šai ekipāžai svinēt pārliecinošu uzvaru. Tā uzrādīja labākos laikus visos 8 ātrumposmos, un summā otrās vietas ieguvējus Polijas ralistus Aronu Domžalu un Mihailu Kušnierzu apsteidz par vairāk nekā 2,5 minūtēm. Trešo vietu izcīnīja Lietuvas pārstāvi Vitautas Švets un Žilvins Sakalausks, Kurzemes ralijā startēja arī kādreizējā pasaules VRC rallija zvaigzne Hennings Solbergs, kuram asistēja Ralfs Igaviņš. Līdz pat priekšpēdējiem posmam šī ekipāža bija 4. vietā, taču tad tā bija spiest izstāties. 2 riteņu piedziņas ieskaitē rallijā nepārspēti palika igauņi Travis Pārs un Alars Heina. Čempionu līgas lielais fināls futbolā pašlaik Budapeštā, un šobrīd jau būs tūdaļ pat 80 minūtes, nešķirts 1-1. Sākumā ilgi Arsenal bija vadībā, tātad Arsenal pret Parīzes Saint-Germain. Latvijas futbola virslīgā šodien Audu uzvarēja Ogres United, tur rezultāts 2-0, un Liepāja uzvarēja Tukumu ar 3-0. Vēl dažas ziņas īsumā. Pasaules čempionāta Japānas posmā ralijā pēc otrās dienas līderu godā joprojām Elfins Evans, pavisam tuvu ir arī francūzs Sebastians Ogier un trešais pašlaik ir somas Sami Pajarī. Bet Stanley Kausa finālā hokejā pret Las Vegas Golden Knights spēlējis Carolīnas Hurricanes 6-1 uzvaru pret Monreāls Canadiens 5. spēlē un sērija galā 4-1. Kas jāmaina Latvijas sportā? Noteikumu maiņa spēles vidū. Tieši šādi notiekošo Rīgas Stradiņu Universitātes Latvijas sporta pedagoģijas akadēmijā raksturo kāds students. Un te ir 300 studējošo mācību procesā ir jāmaina 2 kvalifikāciju vietā un jāizvēlas ir tikai 1. Un kāpēc tā, tad to skaidro Raimonds Rudzāts, Andris Auziņš un Maris Priekulis. Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmiju pirms 2 gadiem pievienoja Rīgas Stradiņa Universitātei. Profesionālajā bakalaura programmā Sporta zinātne 4 kursos studē nepilni 400 studenti. Līdzšinējais studiju piedāvājums ļāva vienlaicīgi apgūt vai nu sporta trenera un skolotāja kvalifikāciju, vai arī tikt pie sporta trenera un vadītāju sporta jomā diploma, kā arī kombinēt skolotāja un vadītāja kvalifikāciju. Maija izskaņā studentiem pavēstīts, ka jāizvēlas tikai 1 kvalifikācija, vai nu sporta skolotājs vai treneris. Savukārt vadītāja kvalifikāciju vairs nebūs iespējams iegūt. Tas izraisīs lielu sašutumu, it sevišķi to studentu vidū, kas universitātē stājās, lai iegūtu šīs 2 kvalifikācijas. Tam iztērējuši tūkstošiem eiro un studiju procesā jau ir krietni pāri pusei. Studentiem ir tā, 4. kursam, kas pabeigts šogad gan klātien, gan neklātien, mums vēl atļauj izsniegt diplomas pa vecam, ja es tā drīkstu izteikties. Ar 3. kursu mēs šobrīd runājam, mēs šobrīd viņam tad piedāvājam izdarīt to izvēle, kura ir tā kvalifikācija, ko viņi vēlās. Sporta vadības studiju saturs paliek, viņš nekur nepazūd, bet tādu diplomu var pabeigt tikai Vadītāja diplomu var iegūt tikai pabeidzot vadības zinātņu programmu, ne sporta zinātņu programmu. Laipniece norāda, ka iemesls šādai situācijai ir programmas akreditācija, kas nebija veikta kopš 2015. gada. Izpētot Eiropas praksi, secināts, ka šādas 2 kvalifikācijas vienas programmas ietveros nekur piedāvātas netiek. Izvēle, kuru virzienu mācīties tālāk, jāizdara nepilniem 300 studentu. Latvijas televīzijai zināms, ka pasniedzējiem šāda informācija bijusi jau februārī, bet ilgu laiku no studentiem kolektīvi slēpta. Pēc Latvijas televīzijas intereses universitātes komunikācija ar studentiem pēkšņi aktivizējusies. Tas, ko mēs vēl piedāvājam, ceļuši 3. kursam, kas tiešām ir pa tālu diezgan nostudējuši ar šo ekspektāciju. Ja viņi vēlēsies, viņi varēs pabeidzot bakalaura programmu un iegūstot 1 bakalaura diplomu, 1 kvalifikāciju. Ja viņi vēlēsies, viņi var vēl uz semestri pēc tam var atjaunoties studijām, uzrakstīt 2 bakalaura darbu, aizstāvēt valsts pārbaudījumu arī 2. kvalifikācijā un tādējādi iegūt arī to 2. kvalifikāciju. Tas gan neatiecas uz vadītāju kvalifikāciju, jo, kā norāda laipniece, būt par vadītāju nemaz nevarot iemācīties, par tādu kļūstot laika gaitā. Jānis Levanovičs līgumu ar universitāti noslēdzis kā florbola treneris un sporta skolotājs. Viņam jau ir trenera C kategorija, bet ar to nepietiek, lai strādātu, piemēram, Latvijas florbola izlasē. Un tieši šo 2 kvalifikāciju dēļ Levanovičs izvēlējās Rīgas Stradiņa universitāti, jo citādi apsvērtu studēt arī citā augstskolā.
Mēs visi sakam, ka mums principā nevajag ne atlaides, neko, mums vajag abas kvalifikācijas, uz ko mēs gājām. Un tas ir pats svarīgākais, jo arī šobrīd mums ir nākamā otrdien jāizstāv bakalaura tēma jau. Man viņi ir treneros, bet treneros alga man salīdzinoši maz, tā ir vairāk man sirdslieta. Ģimenes nodrošina darbu skolā ar savu pamata darbu, un man tagad ir jāizvēlās starp savu sirdslietu un starp ģimenes uzturēšanu. Galīgi tā neiet tas viss kopā. Vairākus mēnešus informāciju slēpusi, tagad universitātes studentu lēmumu par nākotni gaida dažu dienu laikā. Trešdien, 27. maijā, universitātes studentiem izsūtīja veidlapu, kurā viena no 2 apakšprogrammām jāizvēlas līdz pirmdienai, 1. jūnijam. Ja students vēlēsies, izvēli varēšot mainīt vēl rudenī, tomēr studenti ar steigu nav mierā. Es pieļauju, ka viņi grib tā klusām un ātri visu noslēpt, vienkārši pāriet pāri, lai nav kaut kas skaidrs un neviens nepievērš uzmanību, un tad pēkšņi kaut kas, un tad jau visi, kā jau latvieši lielākā daļa, labi. Līdz ar to tā nepiekrišana no mūsu puses ir diezgan liela, jo tur kāds atlaides vēl kaut ko nav aktuāli. Mūsu kā Latvijas studentu apvienības skatījumā pirmkārt pats svarīgākais ir tā saulaicīgā un ļoti skaidrā komunikācija jau pašos procesa pirmsākumos, respektīvi par to, kā notiks šis process, kāpēc tas ir vajadzīgs, jo ir ļoti svarīgi nokomunicēt, kāpēc mēs šo darām, un arī, kad tas mūs sāks ietekmēt. Studiju programmas kvalitātes novērtēšanas un lēmuma pieņemšanas procesu organizē Augstākās izglītības kvalitātes aģentūra. Tās vadītāja Jolanta Silka rakstiskā atbildē LTV norāda, ka šā brīža prasības pastāv jau kopš 2018. gada. Tādēļ augstskolai bija pietiekams laiks gan jaunu profesionālās kvalifikācijas prasību izstrādei, gan aktualizēšanai un kopumā studiju programmu sakārtošanai atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Kvalitātes komisija secinājusi, ka iesniedzot akreditācijas iesniegumu, universitāte jau ir paredzējusi bakalaura programmā sporta zinātne atstāt tikai 2 studiju apakšprogrammas, kas studentu turēšanu neziņā līdz pat maijam padara vēl neizprotamāku. Jā, diezgan piņķerīga situācija, teikšu atklāt. Tāda bija jaunums sportā, un tad Ilze Skudra par gaidāmo laiku. Visu labu!